Disciplīna. Tā ir galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies ienākot klasē, kur ir vairāki skolēni. Kādi ir risinājumi? Pirmkārt, noteikti neņemt to personīgi, ka uzreiz domāt, es to nespēju, ārprātas uz klasi nevar savākt, kāds es esmu skolotājs un tā tam līdzīgi. Bet veidot saikni ar skolēniem. Un kā veidot saikni ar skolēniem? Liekas, ja viņš man ignorē, es viņu arī ignorēšu. Es jau viņu nemācīšu. Un šeit aiziet ego virsū, un mēs apturam to kopējo saikni, jo iespējams šis viss nav tieši vērsts uz pašu skolotāju, bet tas ir bieži vien, ko pats skolēns izjūt, kas notiek viņa dzīvē, kas mainās. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir ieinteresēties bez emocijas, bez ego, kas viņu interesē, kaut vai viņš nemāk klasē uzvesties, ignorē tevi kā skolotāju, bet neiet ar dusmām vai naidu vai tādu atriebību, bet tieši skatīties, kas to skolēnu interesē, kā es varētu viņu iesaistīt, jo, ja mēs par viņu neinteresēsimies, viņš nekad neinteresēsies par mūsu priekšmetu. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai skolēns attīstītos, jo tas jau ir galvenais mērķis. Ir jāinteresējas, tāpēc padalīšos ar lapu, droši lejupielādē, lai kopā jūs varētu izveidot klasē mērķi, kurā jūs varat kopistiski darboties un virzīties uz to mērķi, gan katram individuāli, gan kopā ar klasi. Un kas vēl patraucē? Protams, šī integrācija, ka skolēni mūsdienās nāk dažādi un nav sadalīts arī klases ar speciālām vajadzībām. Tāpēc mums ir jāintegrē un jābūt pacietīgiem un jāļauj tā brīvība attīstīties un atkal ieinteresēt, kas viņam interesē, ko viņš spēj radīt, darīt, ar to arī veikt šo sadarbību. Un ir ļoti, ļoti svarīgi parādīt, ka tu viņam tici, ka viņš spēs radīt un darboties kopā un tiešām nebaidīties no tā. Un mainīt metodes. Šis ir tik svarīgs punkts. Mainam metodes. Nevedam 40 minūtes, piemēram, tikai monotoni runājot. Mainam konstanti metodes. Un līmeņi ir vēl viens svarīgs punkts, ko atcerēties. Tāpēc Radot.lv taisa pagaidām jau 6 līmeņus, kur ikvienam ir vērts izvēlēties savu, un arī kas viņam interesē. Atkal ir interese, kas viņam interesē, lai viņš spētu radīt. Jo, ja viņš neveic to darbu, viņam vispār tas neinteresē. Tātad nekāda attīstība nav notikusi. Tāpēc līmeņus ir vērts. Man tos patīk saukt par līmeņiem. Darbos tās ir norādīts kā klases, jo mēs zinām, ka mums ir jāieturās bieži vien barjerās, bet šīs barjeras var paplest un uzskatīt tos kā līmeņus, jo bieži vien 3. klasē vajag 1. līmeni, 1. klasi, citreiz 4. klasē vajag jau 6. Un mēs spējam to paveikt, kad mums ir šī materiāla bagāža. Ņemam, darbojamies un rādam, ka katram ir izvēle, jo mēs arī gribētu, lai pa mums interesējās un ka mums dzīvē ir izvēle.